Velo ekspertīze pa taisno no divančika. Šodien mēs uzzināsim, kā divančika eksperti nosaka to, vai ķēde ričukam ir iztaipījusies bez tiem speciālajiem palīgi instrumentiem, kas ir visiem krutajiem velo meistariem. Tātad numur 1 pārliecinies, ka ričukam vispār ķēde ir virsū. Un tā ir nospregojusies. Un tad nāc šeit, kur ir zobratām šī daļa. Un paņem ķēdi ar pirkstiem. Pienāksim otrs pusi, lai labāk redz. Tātad paņem ar pirkstiem un šādā veidā tu viņu parauj un paskaties, cik tālu ķēde atdalās no zobrata. Ja tā sprauga nav pārāk liela, tad viss ir ok. Tad ir vēl viens veids, kā noteikt, vai ķēde ir iztaipījusies, ja pirmais variants īsti nestrādā. Mums ir šitāds te lineāls. Visforšāk jau uz lineāla virsū ir coliņas. Kāpēc coliņas? Tāpēc, ka viņa precīzi pa pusi coliņu tā ķēde. Katrs posmiņš, kur ir tapiņas iekšā ķēdē. Viņš ir precīzi pusītis. Šī ķēde ir jauna, viņai nevarēs redzēt nobīdi. Bet viņai būtu jābūt tā, ja tev, piemēram, šeit sākumā ir smuki uz tapiņas, bet beigās tev tur ir nobīde. Tad tu zini to, ka tā ķēde ir iztaipījusies. Ar centimetriem ir daudz sarežģītāk, jo tur starpā būs 1,27 centimetri un būs ļoti grūti noteikt. Tāpēc ieteicams ir inčiņus. Bet es kā dīvāna eksperts, es jums ieteiktu vai nu aizvest ričuku uz velo servisu, kur jums tiks nomērīts ar speciālu instrumentu, vai ķēde ir iztaipījusies vai vēl braucama, vai arī vienkārši iegādāties instrumentu. Bet līdz tam mini vesels.